kā tad izveidot uzņēmumu digitālās smadzenes un to visu izdarīt uz NVIDIA's DGX sistēmām. Šajā gadījumā mēs esam uztaisījuši demonstrāciju un priecājamies to padalīties uz NVIDIA DGX Spark mazā superdatora. Un pirms mēs ķeramies pie demonstrācijas, es gribu, lai mēs izejam cauri vēlreiz tiem, kas ir bijuši iepriekšējās mūsu webināros. Tie zinās šos slaidus, bet man svarīgi pastāstīt, kad mēs neesam pirmo gadu šajā biznesā, informācijas tehnoloģijās. Datacoms strādā jau gadus 30. Un mums ir visai liela komanda ar ļoti kvalificētiem ekspertiem. Un mūsu galvenie kompetenci centri ir IT infrastruktūras piegāde, uzstādīšana, virtualizācija. Mums ir jaudīga komanda, kas nodrošina visu diennakti kiberdrošību mūsu uzņēmumiem, vērtē atbilstību gan IS2, gan personas datu aizsardzības prasībām. Tāpat mēs nodarbojamies ar ārpakalpojumiem un šodien parādīsim, ko mēs darām par un ap mākslīgo intelektu, jo mēs esam NVIDIA partneri, mēs esam IBM partneri un ļoti daudz laika, vismaz pēdējo gadu laikā, mēs esam ļoti daudz laika savu inženieru prātus veltījuši mākslīgā intelekta izpētē, lai tos pagrieztu, parādītu, kādi iegūmi ir biznesam no mākslīgā intelekta un ko praktiski var izdarīt ar to. Tātad, lai mēs visi zinātu, kas ir mākslīgais intelekts, atkal pašos pamatiņos mākslīgais intelekts, kā viņš darbojās. Mākslīgais intelekta darbības principi, es tā ļoti novienkāršojot, strukturēju četros soļos. Mākslīgam intelektam mēs dodam informāciju, mašīnu mācīšanās modeļiem, dažādi modeļi, pamatā, ja mēs ejam detaļās, transformatoru modelim, kurš radās 2017. gadā. Viņa uzdevums ir skatīties, kas notiek ar datiem, fokusēties, vērst savu uzmanību uz konkrētām lietām un to visu pārvērst par skaitļu virkni, lai varētu prognozēt ar statistisku prognozi, kāda būs nākamā pareizā, visticamākā skaitļu secība. Un tādā veidā viņš rada tekstus. Tātad prognozējot nākošo tokenu rindā, viņš rada tekstu, rada attēlu, rada atbildes. Mums tas izskatās ļoti līdzīgi, kā cilvēks domā, ļoti līdzīgi, kā darbojas cilvēks smadzenes. Tad to, ko mēs esam iemācījušies, tāda informācija, kāda mums ir iedota, ar augstu ticamību pēc apmācību programmas, mēs sniedzam atpakaļ tādas pašas atbildes. Zinot šo algoritmu, mēs saprotam, ka to var izmantot, lai stāstītu principā par pilnīgi visu. Un mākslīgā intelekta pasaules modeļi tā arī tika apmācīti. Nolasīja Wikipēdiju, nolasīja internetu. Atceros, kā internetā bija, internetā publiski gāja strīds par to, ka kompānija Anthropic bija nopirkusi tūkstošiem grāmatu, viņas noskanējusi, lai mācītu savu mākslīgā intelekta modeli. Un pēc būtības, kas tad ir panākts, viss, ko cilvēks ir uzrakstījis, visas pasaules zināšanas tajos GPT modeļos ir iekšā. Viņos ir viss tā zināšana bāze vai milzīga bibliotēka iekšā. Tās smadzenes ir lielas un gudras, un viņas pareizi izvaicājot, mēs varam iegūt atpakaļ sarunu ar vienu ļoti gudru, inteliģentu, vai tā teikt, robotu. Un to arī mēs visi, noteikti, kad es ticu, ka visi, kas šajā zvanā ir iekšā, noteikti arī ir izmantojuši, pajautājuši ChatGPT, pajautājuši Claudevi, Copilotam un Gemini kādu foršu jautājumu un saņēmuši atbildi. Un pie šī slaida man ir viens svarīgs jaunums no pagājušās nedēļas, kas mani kā tādu, biznesa attīstības, pētniecības, aizrautīgu tehnoloģiju entuziastu darīja uzmanību. Pagājušā nedēļā ASV valdība, precīzi, protams, Trumps, aizliedza
aizsardzības ministrijai, viņi to sauc par Ministry of War, slēgt līgumu ar kompāniju Anthropic. Kāpēc? Jo Anthropics savā līgumā bija ierakstījis 2 lietas. Jums nebūs izmantot mūsu mākslīgo intelektu, lai nodrošinātu mass surveillance, tātad masveida iedzīvotāju, lietotāju uzraudzību, un jums nebūs izmantot mākslīgā intelekta modeļus, lai nodrošinātu ieroču veidu radīšanu uz mākslīgā intelekta pamatiem. Kas man tajā uztrauc? Mani uztrauc tas datu drošība. Tātad, ja viņi jau ir ierakstījuši līgumā, kad jums nebūs nodrošināt masveida uzraudzību, un ASV valdība nevēlās šādu līgumu slēgt, tātad viņi grib šo masveida uzraudzību. Te ir aizējām pie jautājuma, kas tad notiek ar mūsu datiem? Tad tie dati, kas nonāk, ko mēs ieliekam šajā te mākslīgajā intelektā, viņš ir ērts, foršs, bezmaksas mākslīgais intelekts, un mēs viņā sūtam iekšā visu kaut ko. Bet ja mēs nodosim tajā savus konfidenciālos datus, savus iekšējos datus, savu know-how, tad beigās mums pāri nepaliks pašiem nekas. Un mūsu konkurenti varēs mūs kopēt. Patiesībā, jebkurš apsviedīgs varēs sākt mūs kopēt. Bet kas pats trakākais, nav jau tas, šobrīd tas modelis nav apmācīts, un tie gudrie uzņēmumi, kādi ir pasaulē, piemēram, daudz finanšu tehnoloģiju uzņēmumu, mēģina savus datus ielikt lokālos modeļos. Jo, protams, kad modeli apmācot ar saviem datiem, ar savām zināšanām, ar saviem procesiem, ar savu pieredzi, tu iegūsti tieši to, kas tev ir vajadzīgs. Tavam uzņēmumam ir vajadzīgs, tavai organizācijai, tavai komandai. Un tādā veidā, apmācot ar saviem datiem, tu panāc savu mākslīgā intelekta kvalitātes uzraugu, savu kiberdrošības speciālistu, savu projektu vadītāju vai savu HR cilvēku resursu asistentu, kas palīdzēs uzņēmuma darbiniekam labāk iejusties uzņēmuma procesos, kas bieži ir aprakstīti ļoti plaši un daudz, bieži mazāk, bet jebkurā gadījumā būs iespēja aprunāties ar draudzīgu nenogurstošu chatbotu par šo uzņēmuma informāciju. Un kas mums Datakomā interesē? Protams, ka mums interesē, kā tad viņi ir uzbūvēti, kā tad darbojās šie te sistēmas, lai mēs varētu atkārtot pie uzņēmumiem veidot šādus te mākslīgā intelekta asistentus. Lūk, un tad arī mēs atradām vienu skaistu partnerā NVIDIA bildi, kurā viņi skaisti parāda. Tas viss, protams, darbojās kā vienkārši datorsistēmas. Tev vajadzīga elektrība, GPU, jeb šo Graphic Processing Units, un to visu vienā vārdā varētu nosaukt par datortehnikas infrastruktūru, ko likt datu centros. Tas ir solis 1, tev vajag datoru, uz kura to darbināt. Solis 2, tev ir modeļi. Tie modeļi ir dažādi. Gan lielie valodu modeļi, gan video valodu modeļi, gan robotikas modeļi. Šodien runāsim par lielajiem valodu modeļiem. Un šim modelim, pievienojot pareizu aplikācijas saskarni, pievienojot savus datus, mēs varam iegūt chatbotu vai draudzīgu robotiņu vai kodēšanas asistenti. Tātad trīs ingredients, šo receptes sastāvdaļas, vajadzīgs dators, vajadzīgi modeļi, vajadzīgs zināt, ko tad mēs gribam iegūt rezultātā. Priecāšos, ja kāds pacels roku un teiks, ka viņi ir redzējuši mūsu janvārā izsludināto pretrelīzi par to, kad ir pieejami NVIDIA's superdatori. NVIDIA's superdatori NVIDIA DGX Spark ir mazākā, prātīgākā vienība, uz kura var ļoti lielus, miljardu lielus parametru valodu modeļus darbināt un apmācīt viņus ar saviem datiem. Tajā iekšā ir gan ātrs internets, ir pat 200 gigabitu interneta savienojums, tīkla savienojums, gan gana liela atmiņa,
gan jaunākais NVIDIA Blackwell arhitektūras grafiskais processors, kas vienai šādai iekārtai ļauj sasniegt 1 petaflopu jaudas, un viņas var slēgt vairākas savā starpā kopā, kas dubulto viņu jaudu, 3-kāršo, 4-kāršo viņu jaudu. Tas ļauj darbināt uz vienas šīs iekārtas, pēc ražotāju materiāliem ir rakstīts 120 miljardu parametru modeli var palaist. Mūsdienās jau, vai teiksim tā, mūsdienās šodien jau tie būs vēl lielāki modeļi, jo tie modeļi paliek gudrāki. Lielam modelim pat ar, piemēram, 80 miljardu parametriem iekšpusē, nav vairs obligāti jāizmanto visi 80 miljardi zināšanas, lai atbildētu uz mūsu jautājumu. Līdz ar to viņš atmiņā ielasīs tikai daļiņu no tā. Bet te es aizēju tehniskās detaļās, negribu nogurdināt mūsu šodienas sarunu ar dziļām tehniskām niansēm, gribu parādīt, kādi tad ir tie mūsu gatavie lietojumi. Pagājušā webinārā rādījām, ko var izdarīt šāda kaste un NVIDIA's programmatūra ar video failiem, video analīzi. Šodien mēs parunāsim par lokālu AI chatbot. Man jautājums, paceļiet rokas tie, kuri ir mēģinājuši chatbotu uzstādīt pie sevis jau tīklā. Vai starp mums ir kāds klausītājs, kurš jau ir mēģinājis uzstādīt chatbotu? Ok. Būšu priecīgs, ja uzrakstīsiet čatā vai jautājumos, kāda ir jūsu pieredze par to, cik tālu tikāt, kāds modelis patika, un kur atdūrāties pret ierobežojumiem, uzstādot šos chatbotus. Jo uzstādot chatbotu, ko tad mūsu mērķis bija? Pirmkārt, mēs iegūstam savu lokālu chatbotu sistēmu. Tātad mūsu zināšanu bāze ir drošībā. Mēs varam personālas datus apstrādāt gluži kā uz savu personālā datoru, ja mēs tos neizplatam citur visā internetā. Ja mēs šo lokālo chatbotu padaram pieejamu saviem darbiniekiem, mēs samazināsim arī šo te ēnaino AI, lai viņi neizplata datus pilnīgi svešiem chatbotiem, meklējot atbildes. Izmantojot šo pašu DGX kasti, DGX arhitektūru, mēs viņu varam brīnišķīgi paplašināt, jo lielākā daļa mākslīgā intelekta pasaules darbojās uz Docker konteineriem, kas ir ļoti ērti, lai viņus varētu paplašināt, pārvietot, palielināt jaudu zem viņiem. Tad tie, kas zina datoru virtualizāciju, Docker konteinerus, tie uzreiz sapratīs, bet idejiski tā ir tehnoloģija, kas darbina infrastruktūrā konkrētas aplikācijas. Un, protams, nopērkot vienu datoru, mums ir pilnīgi skaidrs un prognozējams izmaksas gan par iegūtajiem tokeniem, apstrādes jaudu, gan par elektrību, gan par licenzēšanu, gan arī mums ir pilnīgi skaidrs, kā mēs viņu varam paplašināt, un mums nebūs jāmaksā nekāda papildus nauda, ja mēs tur 1, 2, 3 vai 4 terabaitus turp un atpakaļ informācijas starp šīm iekārtām stumsim, kas būs pilnīgi pretstatā ar to, kā darbojās mākoņu tehnoloģijas. Kā tad darbojās tā sistēma, ko mēs šodien rādīsim? Pirmkārt jau saskarne būs pazīstama gluži kā ChatGPT. Tāds pats chat saskarne, kas darbojās uz OpenWeb UI sistēmas programmatūras. Tā ir bezmaksas programmatūra, kura padara vienkāršu šo lietotāju pieredzi. Tam apakšā mēs arī pie saviem klientiem uzstādot šo sistēmu lietosim modeļus, vai tas būs Qwen, kas nāk no Ķīnas, vai Google Gamma, vai GPT-OSS, tas no OpenAI, vai Eiropas Mistrals, vai IBM Granite modeļi ir pieejami ar atvērtā koda licenci, un šos modeļus var darbināt vai vienkāršākā veidā ar Olama modeļu dzinēju, vai jaudīgo dzinēju, VLLM dzinēju. Šis dzinējs jau ļaus veidot klasterus no vairākiem DGX Spark bokšiem. Un apakšā, protams, tam visam šodienas demonstrācijai arī darbojās DGX Spark iekārti. Mākslīgais intelekts man pacentās uztaisīt bildi ar 6 uzreiz viņiem un lielu storage pa virs. Mūsu gadījumā pietiek pilnīgi ar 1.
uz kura darbojas Docker konteineri, uz kura darbojās mūsu sistēma, kas būs iejūgta mūsu lokālajā tīklā. Jūs redzēsiet, kā tas darbojās savienojumā ar Microsoft autentifikāciju, savienojumā ar SharePoint un OneDrive, lai darbinātu zināšanu aģentu, kurš darbina, kuram ir uzņēmuma zināšanas. Savā ceļā pētot, stādot, uzstādot un veidojot šo sistēmu, mēs, protams, esam apēduši diezgan daudz sāls, latviski teikt, pudu sāls noēdām, lai saprastu, kā viņš darbojās, kā veidot šos te paplašināto zināšanu chatbotus, kā veidot integrācijas ar sistēmām, un to, protams, labprāt dalamies ar jums, ja vien jūs redzat tajā iespēju. Bet es piedāvāju tagad apskatīt demonstrāciju un došu vārdu savam kolēģim, kas mums sēž blakus, Dāvidam. Mēģināšu visu viņu stāstīto parādīt praktiskā piemērā. Un šo lokālo chatbot sistēmu mēs esam ieviesuši pie sevim.comā. Šis ir mūsu lokālais tīkls. No ārienes jūs šādu adresi nekad nesasniegsiet. Un tā doma bija, izmantojot visdažādākos modeļus, dot darbiniekiem iespēju izvaicāt modeļus attiecībā pret iekšējiem dokumentiem. Un šeit es pieminēšu vēl vienu saīsinājumu, tas ir RAG, kas šeit tiks demonstrēts. Tātad iekšējie dokumenti tiek vispirms vektorizēti, ieskanēti datubāzē, un tad jautājums tiek uzdots modelim caur šo datubāzi. Tātad modelis paskatās, kas ir mūsu iekšējajā datubāzē, un pēc tam izveido cilvēkam ļoti labi saprotamu atbildi. Un kā tas strādā? Tātad, šeit es, protams, varētu vienkārši prasīt jebkādu jautājumu, tāpat kā mēs darām kaut kādā Gemini vai ChatGPT, to es jums nemaz nedemonstrēšu, tas droši vien ir pārāk garlaicīgi. Taču, piemēram, es eju OneDrive, jo mēs izmantojam uzņēmuma Microsoft pakalpojumus. Lūk, ir izveidota integrācija, kur es redzu, tātad es ar LDAP esmu pieslēdzies, līdz ar to tiek nolasīts manas tiesības, es esmu iegājis savā OneDrive, es redzu visus savus dokumentus. Teiksim, es paņemu kaut kādu vienu dokumentu, aprasu. Lai uztaisa man to, ko mēs saucam par summary. Es vēl kļūdas ierakstīšu. Ļoti labi. Lai viņš cīnās. Māzu mirkli pagaidām. Uz pēdējā laika favorīti ir Qwen modeļi no Ķīnas. Ir jaudīgi liela modeļi. Šis konkrētais ir 80 miljardu parametru modeļi. Iestarpināja no sevis. Jā, kā jūs redzat, ar latviešu valodu šeit viss ir pavisam labi. Ķīnieši, acīm redzot, ļoti labi māk latviski. Un te var redzēt, ka te viņš ir paņēmis tātad vienu šo source un uzrakstījis man 100 vārdu kopsavilkumu. Tur kaut kāds 3 A4. Protams, kas varētu būt interesanti, tas ir darbs ar kaut kādiem Exceļiem, kas gandrīz uzņēmumu gadījumā iznāk biežāk nekā Word, PDF, PowerPoint. Te es esmu uztaisījis tādu nelielu dokumentu. Es varbūt vispirms jums parādīšu, kāds viņš izskatās. Te ir strādājošie, te ir suņi, cilvēki, viņiem ir kaut kāds likums, nostrādātās stundas. Kurš cilvēks nopelnīja visvairāk? Viņš dod ļoti smuku visu to izklājumu, kā viņš to rēķina, tā tālāk, un te viņš ir paskatījies, ka suņi nebūs nekādi cilvēki, tāpēc viņš viņus neņem vērā. Ko mēs vēl varam paprasīt? Kurš suns ir vispelnošākais, piemēram? Jāsaka, ka viņš to dara diezgan ātri. Reku mums parādījās, starp citu, vizuāls kaut kāds gļuks. Viņš norefrešošu logu droši vien. Redz, kur jā. Tātad Reksis mums ir.
Un šī gadījumā, kas ir noticis, es esmu tātad izjautājis lielās valodas modeli ar kaut kādu dokumentu, kas ir mana uzņēmuma iekšpusē, un šī brīdī neviens baits nav izgājis ārpus Datacom infrastruktūras. Un līdz ar to, ja man šeit būtu kaut kādi sensitīvi dati, tad, teiksim, es absolūti ne ar ko neriskēju. Mūsu drošībnieki gāja pāri šī sistēmai, tad, kad mēs darbinājām tos modeļus, un patiešām konstatēja, ka nekas pilnībā neiziet šādā modelī uz ārpusi. Šis, protams, ir tāds samērā elementārs pielietojums, un pa vienam dokumentam katru reizi kaut ko prasīt, tas īsti nebūs tas, kā uzņēmumā darbosies kaut kāda projektu vadītāja vai jebkurš cilvēks. Un tāpēc šeit ir šāda iespēja, kā knowledge kolekcijas mēs viņus varētu saukt. Un te mūsu projektu vadības grupai es esmu no SharePointa saskanējis mūsu RAG datubāzē visus viņu dokumentus, kā viena liela kolekcija. Te man galvenais šī gadījumā ir ļoti jāuzmanās uzdot jautājums, jo te patiešām var parādīties konfidenciāla informācija. Tāpēc es paņēmušu vienu no tiem mazākiem folderiem, kas ir instrukcijas, piemēram, parādīšu, kā tas darbojas. Tātad es paņēmu, pasaku, lai viņš skatās man instrukcijās. Es paprasīšu. Mēs izmantojam tādu saskarni vai datubāzi Autotās, kur mēs norakstam savas stundas, un projektu vadības cilvēkiem ir speciāls instrukcijas, kad cilvēks atnāk uz darbu, jauns darbinieks, tad kādā veidā viņam ar viņu ir jārīkojas. Šī gadījumā mums tur ir iekšā, kā mēs redzam, 9 faili, un atkal modelis ir paprasījis vispirms datubāzē, kas tad tev tur ir iekšā. Jūs, teiksim, šādu veidu informāciju no ChatGPT, es domāju, ka nekad nedabosiet, jo man liekas, Autotās, kam nav latviskotas instrukcijas, tās ir mūsu cilvēku rakstītas. Lūk, viņš izdrukā tātad visu no mūsu iekšējās datubāzes lieliskā latviešu valodā, kā jau to lielie valodu modeļi dara. Vēl, ko es gribētu uzsvērt, tagad tas temps, kādā iznāk jauni un labi modeļi ir, es teiktu, reiz mēnesī vismaz, ne? Pat biežāk, un šeit mēs esam tātad izmantojuši Olamu, un es ieeju vienkārši Olamas library, izvēlos atkal, te ir patiešām milzīgs klāts ar modeļiem, es vienkārši iekopēju to nosaukumu, te es varu ierakstīt, pamēģinājis parādīšu ātri, kaut vai tādu, vai šitais ir nekam nederīgs, kas mums te ir derīgāks, Deepcoder, piemēram. Es paņemu latest, kur ir kopija poga, bez nekādām tehniskām zināšanām. Man tas modelis, kā jūs redzat, vēl nav ielādēts, es vienkārši ierakstu šito pull. Visu, tagad man ir gaidīšanas svētki, es vienkārši sagaidu, kamēr modelis ierodās, un es turpinu strādāt ar jaunu modeli, skatīties, vai viņš man nevar dot kaut kādas papildu iespējas, testēt un tā tālāk. Vēl vienu lietu, ko es šeit gribētu parādīt, tātad, kā jau es teicu, tās bija mūsu projektu vadību grupas dokumenti, kuriem ir, patiešām tur ir klasificēta informācija dažreiz iekšā, kuru nedrīkst ieraudzīt neviens cits. Un šeit tātad man ir ļoti labi definētas lietotāju tiesības, ir šāda iespēja, te ir administratori, te ir lietotāji, te ir grupas. Te man ir tas projektu VG, un pēc tam es savām zināšanu bāzēm, sauksim viņus tā, tātad es dodu piekļuvi tikai tiem, kam ir šī piekļuva vajadzīga. Tātad, ja jums uzņēmumā ir 500 cilvēki, jūs viņus vienkārši sadaliet pa grupām, izdomājiet, ko kurš lasīs, un tur arī nebūs, teiksim, tā, ka tagad jebkurš cilvēks tiks klāt jebkam. Tas viss ir lieliski regulējums caur access control šī gadījumā. Īsumā viss no manas puses. Viena lieta, kas man patika šajā sistēmā, redz, kad viņi ir lokāli, mēs varam ne tikai 10 failus ielādēt, kā ir ChatGPT, mēs varējām arī vairāk kā 100 failus ielikt kā bāzi, un sistēma darbojās atbildēja un izvilka kopsavilkumus arī par 100 projektu nodevumiem, failiem, spēja paskaidrot, kas mums tur notiek. Kas noteikti ir daudz vērtīgāk nekā
atdot mākoņos to savu informāciju. NVIDIA's lapā rakstīts, ka var līdz 405 miljardu parametriem palaist, tā ir taisnība, un lai viņus iedarbinātu tā kā vienotā tīklā, nu, jāliek tas dzinējs, kas saucās VLLMs, un palaist var. Var pat internetā atrast arī paraugus, kad ir 4 un 6 DGX kastes saslēgts kopā. Tad gan vajag kādu, vismaz mikrotika svičiņu pa vidu salikt, lai viņas smuki strādātu ar tiem 200 gigabitiem kopā. Ja gribās vēl lielākus modeļus, tad es ieteiktu drīzāk pajautāt mums, kādu serveri mēs saliksim kopā. Jo tur pie 50-60 tūkstoši eiro izmaksām jau serveris būs daudzkārt ātrāks ar NVIDIA's kartēm un spēs daudz efektīvāk tos modeļus darbināt. Bet savienot var, zināšanas, kas ir vajadzīgas, ir ļoti labi jāzina, kā darbojas Linux un Docker, ir jāzina, kā darbojas VLLM, un tad jau tālāk jau ir darīt, kamēr sanāk. Vai arī piezvanīt mums, un mēs sataisīsim, uzliksim, palaidīsim, un būs bonusiņš. Kādu embedded modeli jūs izmantojat, iesakat? Wow! Tu, Dāvid, vari ieteikt embedded modeli? Tu jau esi pat atbildējis. Man tik ātri neparādās tas. Labais! Mēs esam tiešām apstājušies pie Qwen modeļiem. Viņi ir riktīgi jaudīgi šobrīd. Viņi nāk ārā tur pa katrām 2 nedēļām. Qwen tas ir Alibabas grupas open sourceētie modeļi. Un vakardien pamanījām Qwen 3.5 modeli. Vai viņš ir embedded, es īsti nezinu, embedding modelis. Mēs tiem embeddingiem tieši tagad strādājam un skatāmies, kā varētu vēl vairāk plašākus PDF failus ar grafikiem izmantot. Tur vēl ir zinātniska izpēta uz priekšu. Qwen modeļi ir mūsu šī brīža tops, lai gan jāsaka, kad pagājušā gadā pie viena liela klienta mēs uztaisījām sistēmu, kas automātiski spētu apstrādāt, klasificēt, kategorizēt dokumentus, ienākošās vēstules. Tajā mēs izmantojām, tas bija kā atgādina, Dāvid, tas bija Lama modelis. Arī dokumentus latviešu valodā apstrādāja, un tas Lama modelis visai labi tika galā gan ar klasifikātoru piešķiršanu, gan ar kopsavilkumu vienā teikumā, gan ar kopsavilkumu vienā rindkopā, kas bija viņu darba uzdevums, lai spētu šajā darba plūsmā viņu ielaist iekšā un automatizēt kancelēs darbu. Salīdzinot ar Copilot, jāsaka godīgi, es personīgi Copilotu esmu lietojusi gluži maz, jo man viņš liekas tik ļoti apgraizīts, tik ļoti tāds kokains. Microsofts viņu ir, Microsofts apzināti viņu limitē, ierobežo, lai viņš nesarunātu muļķības. Man vairāk priekš datiem, kas ir publiski, kur mēs, piemēram, mārketingā, mums ir reti, kad informācija, ko mēs negribētu publicēt, mēs drīzāk gribam publicēt, mēs lietojam GPT vai Gemini, priekš programmatūras kodi, ko mēs izstrādājam, kur mums liekas mazāk kritiski svarīgas sistēmas. Es esmu mēģinājusi, man pašam patīk Anthropic Cloud, lai gan vakar iznākušais Qwen modelis codingam rāda tieši tādas pašas spējas kā Cloudas Sonnet 4.5, kas man jau šķita, kas ir, cik labi viņš apraksta un dokumentē kodu. Tā kā visticamāk kāds no nākamajiem webināriem būs tieši par programmēšanas izstrādi, un stāstīsim par to, kā ar lokālu modeli var forši programmēt dažādus kodus, aprakstīt kodus. Bet atgriežoties pie Copilot, es teiktu, Copilot ir apgraizīts, limitēts, strādā ok, balstīts uz OpenAI, bet ir tik daudz limitācijas, kad es izvēlos citas modeļus. Pieņemsim, ka instrukcijas gadījumā indeksēšana notiek pa daļām.
Tā, Nikolajam ir jautājums visai sarežģīts, un Dāvids jau atbildēja čatā, ka tieši tagad mēs eksperimentējam ar NVIDIA's Nematron embedding modeļiem. Yes, NVIDIA ir virkne ļoti, ļoti labi modeļi, kurus viņu zinātnieki veido, attīsta, papildina un dod pilnīgi pavelti pieejamus. Ja piesako NVIDIA's saitam build.nvidia.com, tur bieži var ieraudzīt jaunus modeļus. Viņu blogos viņi raksta ļoti labus rakstus par to, kā varētu uzlabot embedding, piemēram, modeļu darbību. Tieši pētam. Vektora datubāze, mums, man liekas, ir Milvus aizmugurē. Mums ir Milvus no vektora datubāzes aizmugurē, jā. Mēs citu neesam īsti veidojuši. Jāsaka vienīgi, pagājušā gadā mēs vienu šādu taisījām ar IBM Watsonix to piemēru. Viņiem arī ir Milvus. Arī viņiem bija Milvus. Nu, Milvus ir the way to go. Strādā lieliski izrādās. Tā kā, Nikolai, jūs esat riktīgi tēmā. Man prieks tādu padziļinātu diskusiju jau veidot. Tā, vai ir vēl kāds jautājums? Kādas ir aptuvenās ieviešanas izmaksas? Andri, tādā bāzes līmenī, ja dara pats, tad vajag tikai NVIDIA's kastu nopirkt šo te Spark par 4000 eiro. Ja gribat redzēt to, ko mēs šodien rādījām, tad sākot no 7900, es teiktu, ir saprātīgi projekta izmaksas, atkarībā no tām klientu vēlmēm. Papildus uzlabot, vēl labāk uztaisīt, vēl pielāgotākus modeļus vai veikt modeļu apmācības, arī tehniski ir iespējams, bet tur izaugt var riktīgi. Bet vienkārši palīgu, kas būs asistents, piemēram, kā Dāvids rādīja projektu vadībā, mums ir piemērs, kā onboardējot cilvēku, viņam ir chatbots, kurš uzreiz palīdz par instrukcijām tādu izveidot. Nav grūti, relatīvi 7900 eiro, tad viena saprātīga cilvēka likme, un jums ir praktiski neierobežots tokenu skaits, lai strādātu ar mākslīgā intelekta modeļiem. Es aicināšu jautājumus un atbildes arī, jautāt jautājumus un apmeklēt arī mūsu mājaslapu, rakstīt man. Paldies visiem par klātbūtni un tā!